uzreiz. Pirmajā braucienā tomēr kāds tev samasēja. Jā. Nu, nebija jau 7 mēneši īsti arī braukts supersprintu. Nu, tagad pēdējais brauciens paliek vēl. Viss vēl priekšā tāpatās. Tīdmanim, diemžēl ar tehniku ir problēmas, bet nu, šogad konkurence izskatās un arī ir vēl stiprāka kā iepriekšējos gadus. Noslīdēja no jautājuma. Kas pirmajā braucienā notika? Tīdmaņi brauc ar savādākām riepām. Es braucu savādākām, nu, iespējams, ka tur arī atbilde ir. Uzlikām tādas pašas riepas, kā viņiem bija. Aizgāja otrais brauciens. Nu, jāskatās trešais, kas būs. Tās ir lietus riepas, bet ārā lietus nav. Nu, jā. Jā. Nu, tur jau laikam tā saules, nu, kad pilnīgi presets. Ir saulaina diena, bet atkal uz grunts viņas strādā un izskatās, ka ir laba sesuma. Bet, nu, redzēsim pēc rezultātiem pašās beigās, kuram bija pareizākā izvēle. Nu, uz asfalts pēc distances mazāks ir, tur daudz ko nevar zaudēt. Nu, jā, tā kā, bet es neņemos prognozēt, kas te beigās sanāk, jo tie rezultāti tomēr tādi blīvi un kuram būs beigās tā pareizā izvēle, nu, redzēs, bet pagaidām liekas, jā, ka tām lietas riepām ir jāstrādā šodien saulainajā dienā. Paldies!
viss sakārtots vai nē? Nē, nekas. Kaut gan es neesmu rezultātus redzējis patiesībā. Varētu būt, ka supersprintā vairs tur nekas nevar tikt sakārtots. Nu, nezinu, Aigars varētu būt, ka ir priekšā tā kā šogad. Nu. Un tad ko, trešajā braucienā? Neko, nu, es braukšu tāpat kā pirmo, tāpat kā otro. Nu, tā vai ir ātri un tā kā, teiksim, tādu ātrumu posmu būtu jābrauc. Nevis domājot, kuru tur apdzīt vai kurš priekšā, bet tā vienkārši ātri, lai pašam ir prieks. Pārāk sirdīgi sanāk, nu tāda asti visu laiku staigā. Asti visu laiku staigā? Nekā, es vēl neredzu, jāpaskatās tavs rēdienas, kas tur būs, kā izskatās no malas, bet tāds stils acīm redzot. Man tā patīk, vai jūt, ka bišķiņi izstaigā aizmuguri. Ai, viss tavās rokās, jā, laika apstākļi neko savādāk Laika apstākļus neko savādāk nepiespēlē. Laika apstākļi ļoti labi. Saule spīd tā kā tāda kārtīga rudens, ne, vasaras atvasara, jā, nu, forša diena. Punkts.